Sveiciens visiem! Šodien manā eBay manta apskatā ir dažas paciņas sakrājušās, bet šīs paciņas nāca ļoti ilgi, pa cik ķīniešiem ir viņu jaunais gads, nu tad šīs paciņas nāca ļoti ilgi. Nu, ķersimies klāt, kas ir atnācis, to arī apskatīsimies. Pirmais mums ir parasts vats, kas ir 3 metri garumā, kas ir USB un micro USB. Nu, šo vadu droši vien vairāk tā kā viņam lielāks pielietojums būs mašīnai. Nu, lai gan mājās viņu arī var izmantot, nu, ja nu sēž vienā istabas galā un telefons lādējas, nu, tad šāds 3 metrus garš vats ir ļoti ideāls, un kas man ļoti patīk viņā, kad ir tā nevis tas parastais vats, bet viņš ir kā šņoris. Nu, tas man liekas, tas man vieš lielāku uzticību šim vadam nekā tā kā parastajiem vadiem. Tāpat pie pārdevēja ir dažādas krāsas, var izvēlēties rozā, zilu, zaļu. Es paņēmu neitrālu krāsu. Nu, šāds vats. Nākamais mums ir kontaktu pārveidotāji 3 gabali, un, ja nemaldos, maksāja 75 centi vai 80 centi. Nu, nepilnu dolāru, ļoti lēti. Man paciņām nāca līdzi šāds pārveidotājs, bet nu, tas bija ļoti sliktas kvalitātes, no viņa krita ārā. No šiem nekrīt ārā, tā kā droši ieliekot rozetē, viss turas stingri. Šīs kājiņas ir, nu, jūt, kad viņas ir ļoti stipri piestiprinātas, tā kā, ja ir vajadzība, noteikti varu ieteikt, jo nebija dārgi, un kvalitāte šiem ir ļoti laba. Nākamais mums ir, šo jau es atgriezu vaļā, bet ieliku apakaļ maisiņā. Nu, šis mums ir arī mašīnai. Mašīnai paredzēts piepīpētājā, tā kā, lai nāktu 2 šie kontakti ārā. Vēlas lādēt telefonu vai vienā tur, lai gan šeit var lādēt telefonu ar šo vadu. Un var lādēt šādā veidā telefonu, bet, nu, ja mašīnā ir, nu, pieņemsim, video reģistrātors, nu, tad ir nepieciešama vēl viena izēja, nu, un otrajā var likt to piepīpētāju klāt. Vīriešu pārstāvjiem, nu, nepatiks šie spīdumi virsū, bet, nu, šos spīdumus, nu, es domāju, ka var droši noplēst nost, tāpat arī regulējas šī kājiņa, nav tikai vienkārši taisni, var viņu ielikt arī šādi, tā kā, nu šāds piepīpētājs. Nākamais ir selfie noja. Mums paciņa, kā redzat, ir ļoti cietusi. Ja nemaldos, bija jābūt arī šņorītim. Bet izskatās, ka šņorīts nav mums ielikts līdzi. Nu, skatīsim viņu. Nu, kā redzat, šeit kā baigā spraugi ir atstāta. Vai tā ir tam jābūt? Nu, nezinu. Nu, kas šie selfie nojai ir savādāks nekā tai iepriekšējai, kas bija manā video. Viņi ir 78 centimetri garumā. Nu, lai gan viņām jau visām nekas jau tur diži nemainās. Nu, šai ir stingrāks šis metāls, diezgan stingrs ir, bet man viņa liekas nedaudz līka. Varbūt, es nezinu. Nu, ir viņa līka.
Un šeit mums ir kaut kā kumpiņas uz āru. Šeit arī. Nu, neteikšu, ka viņi bija ļoti, ļoti dārgi. Viņi maksāja 3 vai 4 dolāri. Bet, nu, kvalitāte viņai, nu, nav baiga labā. Nu, labi, skatīsies, vai viņa mums tā kā ies. Nu, tad arī paņemsim telefonu, fotografēsim. Es pieliku uz priekšā. Nu jā, fotogrāfijas uzņem. Un tur arī bija aprakstā tā kā rakstīts drīz visiem telefoniem. Šī selfija, nu, ir paredzēta tā kā iet mums viņam, bet, nu, kvalitāte viņai ļoti, ļoti, manuprāt, ir slikta, jo, nu, te tāda baigā līnija ir atvērta vaļā un pumpas ir. Nu, tad, ziniet, tā iepriekšējā, kas bija lētais variants, bija daudz labāka nekā šī pat 3 vai 4 dolāriem. Nu, ko, tas arī viss šodienas video. Ceru, ka jums patika, un līdz nākamajai reizei. Atā!